Vēl viena lieta, kas man liekas ir svarīga ģenerāla prokurora kandidātam, tā izskaitā kontekstā ar notiesājošiem, attaisnojošiem spriedumiem, tad mums ir epopeja ar vienu ministri no vairāku valdību, vairākiem ministriem aizdītajos gados, kas ir dabūjusi apsūdzību, kriminālu apsūdzību saistībā ar vakcīnu iepirkumu, Ilze Viņķele. Tas pats būtībā jautājums no malas. Tas ir vienīgais ministrs, kuram atbildība nonāk līdz kriminālu atbildības līmenim. Vai arī kaut kas tur īsti kārtībā nav, un ja mēs sākam ministrus saukt pie krimināla atbildības, tad tie bija jābūt vai no sarakstā vai nevienam. Nu, man ir savas, kā saka, tiesnesim atsevišķās domas par šito konkrēto procesu. Negribu tagad īpaši afišēt. Kāpēc? Nu, negribu. Jo ir īpašās... Mums vajag komunikācijas sabiedrību, mums vajag caurspīdīgam. Nu, mēs ar kolēģiem esam arī diskutējuši par konkrēto lietu, un mums vairāk likās tajās diskusijās, kad vai bija pareizi viņu sūtīt uz tiesu. Bet, nu, protams, ka ir tas, kurš ir šo lietu uz tiesu nosūtījis, tad viņš arī uzņemās šo te atbildību, ka viņam tā pārliecība attiecīgi tad ir bijusi. Nu, mēs diskusiju sākām ar to, ja ir pārliecība vai nav. Varbūt kāds augstāk stāvošs uzspieda? Man tādu ziņu nav, un šaubos, ka varēja būt tādas uzspiešanas. Es drīzāk tomēr sliecos, ka tā bija paša pārliecība.